Tad tā, sākam ierakstu. Jā, vēlreiz paldies, ka esmu tik kuplā skaitā un esat pieteikušies webināram par inovatīviem projektiem drošībā. Ātri tā iziesim cauri dienas, ne dienas, bet webināru plānam. Un tad jau sāksim ar pirmo runātāju. Jā. Tātad var nākamo slaidiņu. Tātad, jā, mūsu plāniņš ir tātad Vinete Sprugaina no Latvijas valsts radio un televīzijas centra pastāstīs par inovatīviem projektiem drošībai un savstarpējai sadarbībai. Un savukārt pēc tam, kā gulēt vienradžu virzienā un treniņš organizācijas procesu un kultūrvides attīstībai, par to tad pastāstīs Vita Brakovska no RTU. Un tad pašās beigās tad es pastāstīšu vairāk par Latvijas digitālā akceleratoru pakalpojumiem, kādas vispār ir uzņēmuma iespējas attiecībā no mūsu projekta. Un, jā, es ceru, ka paliks arī laiks jautājumiem un atbildēm, bet, ja jums ir kaut kādi jautājumi rodas webināru laikā, jūs varbūt varat jau pierakstīt čatā, un tad beigās varēsim iziet cauri. Tā kā, jā, labi, tad es domāju, varam sākt ar Vinetu. Jā, tātad inovatīvu projektu drošībai un savstarpējai sadarbībai, un tad Vineta var pārņemt ekrānu. Jā, labrīt. Paldies par uzaicinājumu. Patiesi labprāt pastāstīšu par to, kādā virzienā mēs neguļam, bet strādājam. Es ceru, ka mans ekrāns ir redzams. Ne? Pamājiet, varbūt kāds ir redzams, viss kārtībā, jā. Super. Tātad es esmu biznesa attīstības daļas vadītāja Latvijas valsts radio televīzijas centrā. Lielākā daļa no jums iespējams mūs pazīst kā radio un televīzijas apraides nodrošinātājus, ko mēs darām jau gandrīz 100 gadus. Šogad LVRTC svin 100 gadu jubileju. Nākamgad Latvijas radio svinēs, jo mūs savulaik dibināja, lai ieviestu valstī radio apraidi. Tāpēc tas mūsu stāsts, mūsu 100-gades stāsts faktiski ir stāsts par inovācijām un nemitīgu attīstību gan drošības virzienā, gan arī savstarpējās saziņas un sadarbības virzienā, jo tie produkti un pakalpojumi, ko šobrīd mēs nodrošinām sabiedrībai, akurāti ir šo divu virzienu stiprināšanai, lai katrs no mums spētu gan privātā saziņā, gan korporatīvā vidē izmantot drošus sakarus, drošus rīkus un justies digitāli prasmīgs un arī aizsargāts digitālajā vidē. Šodien man ir 3 tēmas. Mēģināšu arī man atvēlētajā laikā, ja ne detaļās, tad vismaz vispārīgos vilcienos iezīmēt, kāpēc tas jums varētu būt interesanti ne tikai nākotnē, bet jau šodien jāsāk gulēt un darboties. Man ļoti patīk nākamās prezentācijas virsraksts, tāpēc pieminu. Un pirmais ir Eiropas digitālās identitātes maks. Iespējams jau kaut kur dzirdēts, jo gaisā kādus 2-3 gadus virmo, bet šodien man aiz muguras ir e-parakstam veltīts fonds, jo e-paraksts Latvijā šomēnes svin 18 gadu jubileju, un tā statistika lietojamības ir tāda, ka katrs 3. Latvijas iedzīvotājs vecumā no 14 gadiem izmanto e-parakstu. E-paraksts ir kļuvis par visplašāk integrētāko rīku dažādās informācijas sistēmās un portālos. Un es nezinu, varbūt kāds var čatā, es labprāt redzētu jūsu atgriezenisko saiti ierakstīt. Es pat neprasīšu, kurš lieto, jo es ticu, ka cik mēs 80 cilvēki esam, noteikti katrs 3. lieto, bet varbūt ir kāds, kas vēl nelieto. Bet katrā ziņā Latvijā arī salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, e-paraksts ir mūsu ikdiena. Mums vairs šis neizraisa ne izbrīnu, ka mēs varam kaut kur nedoties klātienē, ne mēs arī saskaramies ar situācijām, kāda iestāde vai organizācija pasaka, nē, mēs nepieņemsim e-parakstu. Gluži otrādāk, redzot to integrācijas pieprasījumu skaitu, kas mums katru mēnesi ir, mēs saprotam, ka Latvijā
ar šo jomu viss ir kārtībā, un gribās arī teikt, ka e-paraksts ir Latvijas veiksmes stāsts starptautiskā līmenī. Noteikti esat dzirdējuši arī, ka Eiropas Savienības valstīs ne visās izdodas tik ērti un labi lietot e-parakstu, kā tas ir pie mums. Tātad 18 gados esam iemācījušies gan labi lietot, gan plaši integrēt, gan radīt ar vien jaunus pielietojumus, bet, ja jāatbild pilnīgi godīgi, vai šodien man ir ērti ar savu drošo elektroniskās identifikācijas līdzekli, vai tā būtu EID karte vai e-paraksts mobile, vai man ir ērti doties uz Spāniju virtuāli un saņemt Spānijas kādas iestādes e-pakalpojumus vai kāda komersanta e-pakalpojumus, izvēlamies jebkuru citu valsti. Šur tur iet labāk un raitāk, šur tur netik raiti, bet kopumā mēs nevaram sagaidīt, ka mūsu Latvijas e-parakstu integrēs visās Eiropas Savienības valstu vietnēs. Ja digitālā vārta ir izveidota, teorētiski šai saskarsmei jābūt, bet praktiski tā situācija ir tāda, ka sadarbība ērtības ziņā ir neērta, jo katrai valstī ir sava pieredze un katras valsts integrācijām ir savi risinājumi. Daudzas valstis nav vispār izsludinājušas savas šīs elektroniskās identifikācijas schēmas. Tiešām, ja paskatās arī to atgriezenisko saiti, ko mēs saņemam no klientiem un e-paraksta lietotājiem, cilvēki grib lietot, grib izmantot aizvien plašāk, bet tā ērtība prasās būt labāka. Un Eiropas Savienība to arī apzinās, ka šobrīd katra valsts ir gājusi savu virzienu, katra gājusi savā tempā un katra gājusi ar dažādiem rīkiem. Tāpēc arī, iespējams, esat dzirdējuši, EIDAS regula 2.0 versija mums paredzēs tādu jauninājumu, kā vienotu digitālo maku, kas Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem ļaus daudz ērtāk un daudz praktiskāk sazināties ar citām valstīm un izmantot savus rīkus un patiešām efektīgai un ērtai pārrobežu komunikācijai. Tas paredzēs arī to, ka citām valstīm būs obligāti jāpieņem šis vienotais digitālais maks, ko atkal valstis rada. Tas nav viens maks, ko rada kāda viena valsts, un tad visiem ir jāsaņem šie maki. Katrai valstī būs savs stāsts, bet tehnoloģiski šī būs sadarbspējīga vide, kurā turklāt būs arī pienākums, ka katrai valstī šāds rīks ir un iespēja pārējo valstu iedzīvotājiem to izmantot būs. Kas ir digitālais maks? Tagad iedomāsimies tādu ikdienišķu situāciju, pat vairākas ikdienišķas situācijas. Ja mums, piemēram, nepaveicās un šodien notiek ceļu satiksmes negadījums, kur jūs meklēsiet savu apdrošināšanas polisi? Mašīnas. Forši būtu, ja kāds atbild, bet ja ne, varbūt čatā, bet es zinu, ka esmu uzdevusi šo jautājumu vairākos fórumos, un tad vecos laikos tā atbilde bija mašīnas cimdu nodalījumā, jeb bardačokā, ja, kā to mēs tautā stāstam. Mūsdienās, viss saka, e-pastā, ja. Un tad iedomājieties, ja mēs, tā kā salīdzinām, vai tiešām šim te dokumentam ir jābūt meklējamam e-pastā vai informācija par to polisi. Nē, tas nav ērti, ne mūsdienīgi. Ja. Papīra formātam bija sava ikdiena, sava rutīna, bet tagad digitālajā vidē, kad mums teju visi dati ir digitāli pieejami un to pašu apdrošināšanu mēs neejam pirkt uz apdrošināšanas biroju klātienē, nopērkam elektroniski. Mums ir vajadzīga vieta, kur to elektroniski ērti izmantot tad, kad tas ir nepieciešams. Otrs piemērs, piemēram, esmu students un man kaut kur ir jāuzrāda studentu apliecība, vai tiešām man tā studentu apliecība kopā vēl ar EID karti, kopā ar kaut kādām citām plastikāta kartiņām, kas man makā ir jānēsā līdzi. Arī tā ikdienas dzīve mums tomēr maku izmēru, tāpat kā telefoni kļūst mazāki, arī maka izmēri kļūst mazāki, jo cilvēki vienkārši negrib burtiski stiept līdzi 300-400 gramus plastikāta kartiņu, kuras mums tad ir kaut kur jāuzrāda.
Vēl viena tāds piemērs no praktiskās dzīves. Katram mājās ir tā īpašā vieta, tā drošā vieta, kur mēs glabājam dokumentus, kurus nedrīkst pazaudēt. Tur varētu būt laulība apliecība, tur varētu būt bērnu dzimšanas apliecība, tur varētu būt diploms, tur varētu būt kaut kādi certifikāti. Bet es domāju, ka es stipri nekļūdos, ka 99% no šodienas seminārā klātesošajiem ir mājās tāda atvilkne, tāda kastīte vai tāda mapīte, kur šīs nepazaudējumās lietas ir jāglabā. Un tad, godīgi, es pati priekš sevis esmu sapratusi, ka priekš manis tā ir pārāk liela atbildība, ka man uzdod glabāt visu mūžu 10 papīra lapas, to pašu bērnu dzimšanas apliecības, laulību apliecību, zemesgrāmatu apliecību. Es jūtos digitāli atlancēta, un es gribētu, ka man valsts digitālā formātā šos visu informāciju nodrošina tad, kad man to vajag. Ja man viņu nevajag katru dienu, man bērnu dzimšanas apliecības, bet neatceros, kad man pēc pie notāra kaut kur vajadzēja, vai zemesgrāmatas apliecība man vispār papīra formātā nekad nav vajadzējis, bet es viņu glabāju. Ja? Tātad kaut ko mēs darām atšķirīgi, un kaut kas ir jāmaina. Tad digitālais maks būs tā vieta, kurā šie svarīgie dokumenti glabāsies gluži tā kā tagad tā īpašā atvilkne vai maks, kurā ir saliktas daudz un dažādas kartiņas, to starp vadītāja apliecība. Un tad, kad man būs nepieciešams, es šo informāciju varēšu nodot saņēmējam ērtā, drošā, jo neaizmirsīsim, šis ir stāsts par drošību, ērtā, drošā veidā, un tā, lai saņēmējs varētu būt arī pārliecināts, ka es viņam nesūtu uzzīmētu laulību apliecību, vai mūsdienu mākslīgā intelekta radītās iespējas faktiski padarījušas mūs visus par, ja vien vēlamies, par kolosāliem māksliniekiem un dažādu vizuālo rīku ražotājiem. Un kas ir vēl? Tagad iedomāsimies tādu situāciju, vai tas būtu veikalā pērkot kādas preces, kur ir jāuzrāda mans vecums, vai tas būtu aptiekā, kur man ir jāpierāda, ka persona, kas vēlas iegādāties konkrētos medikamentus, esmu es, un e-veselībā aptiekāram ir jāatrod šie dati. Šobrīd uzrādot fiziskā vidē šos datus, mēs faktiski tam pakalpojuma sniedzējiem parādam pārāk daudz par sevi. Jo esot veikalā un pērkot preces, kur man ir jāparāda, ka man ir 18 gadi, vienīgais, kas pārdevējiem ir jāzina, ir tas, ka man ir 18 gadi. Viņam nav jāzina mans dzimšanas datums, viņam nav jāzina, kā mani sauc. Ja tā ir pase, tad tur skatoties pasi vēl var, tur bērni ierakstīti, vēl to informāciju var pie viena pāršķirstīt. Ja? Tātad no manu personas datu aizsardzības viedokļa konkrētajā situācijā man ir jāparāda tikai viens parametrs vecums, vai esot aptiekā tikai viens parametrs, ka šīs zāles ir izrakstītas man, un tam aptiekāram arī nav jāzina nekas vairāk par mani, tikai tas, ka šīs zāles es drīkstu izmantot. Digitālais maks šo situāciju risinās ļoti veiksmīgi. Tajā vietā, kur slaidā ir vārds uzticība, tur varētu faktiski ielikt lielu LVRTC logotipu, jo tas uzticības garants tam, ka dati ir korekti saņemti no datu izdevēja, piemēram, CSDD vai, piemēram, iedzīvotāju reģistra, kurš zina, cik man ir gadu, un tiks nodoti tālāk pakalpojumu sniedzējiem tikai tādā apmērā, kā maka lietotājs būs izvēlējies, tad LVRTC ir šis vidutājs šajā posmā. Šobrīd, lai saprastu, cik tālu mēs esam ar šo projektu, mēs izstrādājam pilotu projektu, kurā būs neliels skaits lietojumu, ko mēs gribam notestēt tādā pilotu režīmā, bet jau 27. un 28. gadā mēs faktiski runājam par reālu, darbojošos un tirgū pieejamu digitālu maku, kuru varēs izmantot gan pakalpojumu sniedzēji, gan pakalpojumu saņēmēji. Tāda liels sadarbības projekts. Pilotu projektā mēs esam šādā komandā kopā ar Seibanku, CSDD, Rīgas Tehnisko universitāti un Viedās administrācijas ministriju. Un šīs ir pirmās tādas vizualizācijas, kā mēs redzam, kā tas maks varētu izskatīties. Un jūs redzēt, ka manā makā varētu būt personas apliecība.
mans drošs elektroniskais paraksts, jo faktiski šim rīkam ir jānodrošina ne tikai identitāte, bet arī iespēja parakstīties tur, kur tas ir nepieciešams tajos pakalpojumos, vadītāja apliecība, iedzīvotāja kartes, ko iespējams izsniedz kādas pašvaldības saviem iedzīvotājiem, kas paredz īpašus nosacījumus vai īpašus labumus, studentu apliecība, jo ir situācijas, kur man tas var būt nepieciešams, receptes, jau pieminētā apdrošināšanas karte, tostarp vakcinācijas apliecība, kas daudziem no mums jau vēsturiski bija, piemēram, iPhone telefonos, ja šis maka funkcionalitāte jau ir darbojusies. Un tad kāds pakalpojuma saņēmējs, pie kura mēs esam vērsušies, šajā vizualizācijā tā būtu Svetbanka, paprasīs, ka Svetbanka grib pārliecināties par manu personību, ja, ka tā esmu es, kas grib saņemt konkrēto pakalpojumu, un es varēšu apstiprināt, ka es gribu uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu digitālā vidē. Ja, jo šobrīd EID karte un e-paraksts mobile ar likuma spēku jau ir personu apliecinošs dokuments digitālā vidē. Nākotnē, tātad pēc digitālā maka ieviešanas, ja šis būs pieejams jau vienā rīkā, un jūs varēsiet izvēlēties vai nu lietot digitālo maku ar visām šīm datu nodošanas funkcijām, vai arī kādu no iepriekš jau, kas jums noteikti kabatā ir. Lūk, kāpēc mēs par to stāstam tik laicīgi, jo šobrīd faktiski jums nav ko aptaustīt, mums nav vēl ko iedot, jums ar ko paspēlēties, tāpēc, ka digitālais maks pats par sevi būs tukšs. LVRTC šajā gadījumā saražo maku, bet tas saturs, ja, tas ir pie pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, kuras jau šobrīd sniedz iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus, e-pakalpojumus, un nākotnē šos pakalpojumus ļoti ērti varēs izvietot arī šajā digitālajā makā un apmainīties kā informācijas devējiem vai saņēmējiem ar šo informāciju, kas jums ir nepieciešama klientu apkalpošanai un konkrētu pakalpojumu sniegšanai. Šis ir iemesls, kāpēc mēs ļoti saulaicīgi, jau faktiski 2-3 gadus iepriekš stāstam par šo, jo tas prasīs izstrādi arī jūsu pusē. LVRTC izstrādās šos tehniskos parametrus, kā jums būs jāpielāgo savus e-pakalpojumus tam, lai spētu nodot datus caur šo digitālo maku. Un, ko mēs redzam kā būtiskākos iegūmus? Pirmkārt, jau manis pieminētais privātums, kad jūs parādat iedzīvotāji, kuri vērsīsies pie jums pēc pakalpojumiem, un arī jūs no GDPR viedokļa, ja saņemsiet tikai to informāciju, kas jums ir nepieciešama, un neuzglabāsiet un nevāksiet neko vairāk. Noteikti iegūms ir 100% pārklājums, ja, jo Eiropas Savienībā, kas šobrīd tā nav, nākamais iegūms ir viena lietotne visām dažādākajām un plašām dzīves situācijām, ja, kas arī šobrīd, mēs zinām, ka mums telefoni kļūst arvien pilnāki un pilnāki ar dažādām aplikācijām, kas ir jāizmanto varbūt reizi gadā, pat dažas, ja, piemēram, ejot tehnisko apskati, man tiešām reizi gadā vai reizi 2 gados pat ar jaunajām mašīnām tikai to aplikāciju vajag, bet es viņu glabāju, ja. Un tāpat ir ar daudzām citām lietām. Tā ka jā, šie ir tie iegūmi, kurus mēs redzam. Ja jūs gribat iesaistīties pilotu projektā vai gribat uzzināt vairāk, es aicinu rakstīt uz e-paraksts.lv, norādot, ka jūs interesē sadarbība digitālajā makā vai iegūt plašāku informāciju. Un mēs jūs tiešām labprāt iesaistīsim, jo mēs nevēlamies, lai maks būtu tukšs, mēs vēlamies, lai maks pēc tā atvēršanas būtu pēc iespējas plašāk lietojams. Otra lieta, turpinot stāstu par drošību, jo maks ir stāsts par drošību, bet otrs projekts, ko šodien gribu pastāstīt, ir par tiešām digitālo kiberdrošību. Latvijas Valsts radio televīzijas centrs 10 gadus sniedz valstī kiberaizsardzības pakalpojumus, nodrošinot sistēmu aizsardzību pret pakalpojumu atteices uzbrukumiem. Šogad, starp citu, esam piedzīvojuši arī vēsturiski lielāko kiberuzbrukumu, kādu līdz šim ir nācies atvairīt. Uzbrukumi notiek katru dienu, lielāko daļu no tiem, kā jūs pat nepamanat, tad uzbrucējiem izdodas patraucēt to darbību.
Bet tas, ko mēs esam secinājuši, ka, lai kādus aizsardzības mūrus būvētu iestādes un organizācijas savai kiberdrošībai, diemžēl vājākais posms ir cilvēks. Cilvēks, kas kļūdās, un tas ir dabīgi, jo cilvēki drīkst kļūdīties, cilvēks, kas ir digitāli noguris un piesātināts ar dažādu digitālo informāciju, tieši tāpēc ir ļoti viegli iekrist krāpnieku slazdos, un mēs redzam, ka tas iekritiens finansiālā izteiksmē kļūst aizvien tāds sāpīgāks, ja, jo tie ir miljoni naudas, ja, tie ir veselas profesijas, kas tiek mērķēti aplenktas, ja, jo, piemēram, tas, ko pasaules praksa arī saka, tie ir grāmatveži, ja, kuriem ir pieeja naudai, uzņēmuma naudai, un iespēja viņu arī pārskaitīt. Savukārt uzbrukuma metodes, tik vienkārši, cik tas izskatās, ja šajā schēmā, ka uzbrucējs nosūta piemēram, pikšķerēšanas saiti, savāc datus un pēc tam izmantoja, viņas kļūst aizvien tādas slīpētākas, ņemot vērā to, ka mūsu ikdienā arvien plašāk ir ienācis mākslīgais intelekts, līdz ar to gan es varu saņemt telefona zvanu, kas runās tieši tādā balsī, kā mans priekšnieks vienmēr runā, un viņš teiks, lai es taču skaitu beidzot to naudu, un es kā grāmatvedis, varu arī ļoti viegli tam pakļauties. Ir mākslīgais intelekts ļauj ar minimālu piepūli nodublēt, piemēram, tas, ar ko mēs saskārāmies pirms 2 nedēļām, ar gadījumu, kad kāds krāpnieks ir nodublējis e-paraksta koplietošanas sadaļu, ja, un tā situācija bija gaužām banāla. Cilvēks ieliek sludinājumu portālā, ka tirgo dārgu mantu. Ar viņu sazinās potenciālais pircējs, kas piedāvā, tā kā manta ir tik dārga, varbūt noslēgsim pirkuma līgumu. Izklausās ļoti droši un ļoti uzticami, jo ne jau pārdevējs to prasa pircējs. Pircējs grib savai drošībai noslēgt līgumu. Ko viņš dara? Viņš atsūta saiti uz it kā e-paraksta portālu ar aicinājumu parakstīt šo te pirkuma līgumu. Šajā gadījumā tas pārdevējs tomēr saprata, ja, ka tas ir viltojums, ja, un ka šī nav īsta saita, bet, kā jau es teicu, mākslīgā intelekta rīki ar minimālu piepūli ļauj noviltot jebko, tāpēc tas, kas šobrīd kļūst ar vien svarīgāk, ir lai cilvēki tiktu nepārtraukti apmācīti par to, kā atpazīt šādus krāpnieciskus e-pastus un šādas krāpnieciskas vietnes, lai būtu skaidrs, kā ir jārēģē šādā situācijā. Ja runājam par organizāciju līmeni, tad skaidrs, ka, ja mēs birojā esam 20 darbinieki, mums nav katram jāizdomā savs rīcības plāns vai savs aizsardzības plāns. Šis ir vadības līmeņa lēmums par to, kā mēs aizsargājam darbiniekus un viņu datus. Un, protams, tas, ko mēs izdarījām, lai palīdzētu saviem klientiem, jo atkal mēs nodrošinām sistēmu aizsardzību, bet, ja par vājo posmu kļūst darbinieks, mēs radījām pikšķerēšanas uzbrukuma simulācijas pakalpojumu, ko piedāvājam pamatā valsts un pašvaldību iestādēm, bet viņu iespējams ir arī komercsektora organizācijām saņemt. Mēs radījām tātad šo pikšķerēšanas uzbrukuma simulācijas pakalpojumu, lai palīdzētu trenēt uzņēmuma vai iestādes darbinieku modrību, bet arī svarīgi pirmkārt jau konstatēt, ja, cik slikti vai cik zemas zināšanas vai cik augstas vai stabilas zināšanas šajā jomā ir. Tas, ko mēs esam secinājuši 2 gadu laikā sniedzot šo pakalpojumu, ka izpratne ir ļoti dažāda, ja tas līmenis par to, kas ir droši vai nedroši digitālajā vidē, patiesi ir atšķirīgs, un ir cilvēki, kas netic nekam, un ir cilvēki, kas labprāt spiež uz jebkuru saiti, kas viņam iekrīt, īpaši, ja tas ir rīkojums par algas palielināšanu vai vienošanās par algas palielināšanu. Uzbrukumu skaits pieauga daudz ātrāk nekā mūsu temps trenējoties. Un, diemžēl, gan valsts, gan pašvaldību iestādēm, gan arī komercsektoru uzņēmumiem trūkst resursu
lai pastāvīgi trenētu un uzturētu darbinieku modrību. Tie ir gan finanšu resursi, gan cilvēku resursi, jo nereti aizvien ir tā, ka par printera darbību vai pieslēgšanu sistēmai un kiberdrošību uzņēmumā vai iestādē ir atbildīgs viens cilvēks, kas nevar fiziski nodrošināt to līmeni, ko mūsdienu apdraudējums prasa. Ko mēs redzam? Vispirms, kā tas strādā, mēs pielāgojam tās uzbrukuma simulācijas ziņojumus jūsu ikdienas videi, tā lai šis būtu maksimāli ticami. Un tieši tā, kā to darītu krāpnieks, kurš var izgooglēt gan to, kā sauc jūsu priekšnieku, jo mēs visu labprāt publicējam sociālajos tīklos, var uzņēmuma mājaslapā apskatīties un daudz kur citur arī mēs šo te vidi maksimāli pielāgojam tā, lai tas būtu atbilstoši organizācijas ikdienai. Sagatavojamies gan ar kontaktu skaitu, gan ar to intensitāti, ar kādu šī simulācija tiks veikta, un veicam simulāciju uzbrukumam, un pēc tam organizācijas atbildīgais speciālists saņem atskaiti par to, kā uzņēmuma darbinieki ir reaģējuši uz konkrēto e-pastu. Tā mūsu pieredze ir, tas, ko redzam no saviem klientiem, izskatās tieši tik bēdīgi. 30% atver šo te uzbrukuma e-pastu un pēc tam arī saiti, un 85% ievada datus. Tas ir ārkārtīgi liels cipars, ņemot vērā to apdraudējumu klāstu, ar kuru mēs ikdienā katrs no mums saskaramies. Kas ir tāda nevis mierinoša ziņa, bet tā, lai šobrīd nejustos pavisam slikti, ir tas, ka uzķerās pilnīgi visi. Tādā ziņā, ka te nav svarīga ne izglītība, ne iepriekšējā pieredze, mēs visi esam apdraudēti. Mēs visi varam iekrist lamatās atkarībā no tā, cik advancētas šīs lamatas ir izveidotas. Tāpēc šeit ir arī saite, variet ienākt apskatīties, kā šis pakalpojums izskatās dabā. Šis varētu būt viens no ziņojumiem, ko jūs saņemtu, un tas, ko mēs arī parādam pēc tam klientiem, tad, kad viņi ir uzķērušies vai nav uzķērušies, kas ir tās vietas, kurām bija jāpievērš uzmanība. Kas ir satraucoši, ir tas, ka tad, kad cilvēks ir ievadījis datus, mēs viņam parādam, vai tu esi uzķēries. Un cilvēks ir tik digitāli noguris no tā satura gūzmas, kas viņam ikdienā ir, viņš nelasa šo paziņojumu, viņš mēģina vēlreiz vadīt datus. Viņš aizver šo lodziņu, jo tas sarkanais paziņojums viņam vairs neliekās biedējošs. Un šī ir vēl viena satraucoša tendence, kas liecina par to, ka tad, kad ir tāda satura pārbagātība, faktiski kādā mēs dzīvojam, tad ir ļoti vienkārši apjukt un ļoti vienkārši iekrist krāpnieka nagos, un nav cita ceļa, kā trenēties. Tāpat kā mēs, ja es jautātu jums tagad, cik bieži ir jāmazgā rokas, diez vai, ka kāds atbildētu pirmdienās, trešdienās, piekdienās, brīvdienās vispār var nemazgāt. Mēs mazgājam rokas tad, kad ir sajūta, ka ir netīras, tad, kad esam pieskārušies kaut kam, kas liek mums pēc tam mazgāt rokas un vispār, ir roku mazgāšanas rutīna. Un tieši šādai pašai rutīnai ir jābūt kiberprasmju stiprināšanai. Pretējā gadījumā, tās sekas, mēs redzam, ir miljonu zaudējumi, sabojāta reputācija, izkrāpti klientu dati, kas sev līdzi nes arī dažādus finansiālos sodus. Šādi izskatās atskaites piemērs, ko saņem iestādes atbildīgais, gan tātad mēs redzam, kā cilvēki ir reaģējuši, cik bieži vēruši vaļā, kā vadījuši savus datus, un tas palīdz iestādē izdarīt secinājumus par to, kādas apmācības darbiniekiem ir nepieciešamas, kas ir varbūt tās riska grupas, ar kurām vairāk ir jāpastrādā, un kas ir tās riska tēmas. Piemēram, jāizrunā, ka jums nekad nesūtīs e-pastā priekšnieks ziņu pārskaitīt 20,000 uz šo te kontu. Lūk, trešā tēma, kurai pieskāršos tiešām minūtes garumā, bet kļūst arvien aktuālāka, un gribu iemest āķi lūpā jums, lai jūs arī par to sāciet domāt. Šobrīd
Šobrīd, piemēram, sazinoties WhatsAppā, ja mēs redzam tādu mierinošu uzrakstu, this conversation is end-to-end encrypted, ja, un tas mums dod pārliecību, ka mēs varam apmainīties ar visdažādāko saturu, un tas ir šifrēts, un faktiski šobrīd, ja kāds būtu šausmīgi jāgrib un ilgi un dārgi jācenšas, lai šīs sarunas atšifrētu, tā tas ir šobrīd. Bet brīdī, kad tirgū būs ienācis pirmais kvantu dators, ja, tad mums faktiski būs tikai viena izvēle pārtraukt digitālo saziņu, jo viņi vairs nebūs tādu šifrēšanas rīku, vai arī sākt gatavoties šodien jau laicīgi, lai radītu risinājumus, kas palīdz mums sašifrēt un saglabāt informāciju drošā veidā, tā, lai brīdī, kad kvantu dators ir tirgū, viņa nebūtu atšifrējama. Mēs Latvijas Valsts radio televīzijas centrs jau 21. gadā veicām pirmo testu, kurā reālā vidē mūsu tīklā palaidām šo te kvantiskās šifrēšanas atslēgu iespējas, ja pārbaudījām, kā mums tas izdodas, un šobrīd veidojam tādu, var teikt, Latvijas kvantu sakaru mugurkaulu kopā ar partneriem Valsts elektroniskajiem sakariem, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu, kā arī uzņēmumu TET, ja, lai nodrošinātos, ka tajā dienā, kad kvantu dators ir kļuvis kaut kur publiski pieejams un izmantojams, ja, lai arī mūsu datu pārraide un informācijas pārraide būtu droša, un par šo mēs arī piedāvāsim jau nākotnē, pat ne tālā nākotnē, drīzāk, ka tuvā nākotnē, arī pakalpojumus iestādēm un organizācijām, jo par datu pārraides drošību, diemžēl, ir jādomā jau citā līmenī. Tas, ko arī, kam nevaru neveltīt atlikušo pusotru minūti, es vairāk kārt pieminēju to, ka drošību šobrīd apdraud arī tas, ka tas digitālais saturs un apjoms, ko mēs ikdienā saskaramies, ir ļoti liels. Tas veicina to, ka mēs zaudējam modrību, tas veicina to, ka gūzma e-pastu ir tik daudz, ka mēs varam nejauši uzklikšķināt uz nepareizā, ja mēs varam nejauši noreaģēt uz ziņojumu, kas vispār, kas bija ļaunprātīgs, bet mēs visu laiku saņemam kaut kādus ziņojumus, mums visu laiku kaut kur izlec kaut kādas notifikācijas, un trakākais, ko mēs daram, ir next, finish, ja? Un tad katrs noteikti instalējot aplikāciju šo te ir piedzīvojis, vai ne? Next, finish, un neviens nelasa. Bet, es saku, lai attaisnotu cilvēkus, tiešām digitālā satura apjoms pasaulē ārkārtīgi pieaug. Pēdējo 10 gadu laikā ir radīts 90% no visa digitālā satura, kas pasaulē vispār ir. Tas ir milzīgs apjoms. Varbūt savās emocijās mēs dzīvojam vēl megabaitu pasaulē, bet faktiski šobrīd jau ir zetabaitu pasaule, un 35. gadā tā būs vēl apjomīgāka pasaule. Un, ja mēs šobrīd gribētu izdrukāt visu to saturu, kas ir digitāli saradīts, tas nebūtu iespējams, jo pasaulē sen vairs nav tik daudz koki, cik būtu nepieciešami papīra saražošanai. Tad es uzbūru ainiņu, lai saprastu, cik lielā datu apjomā mēs dzīvojam. Un kas ir trakākais, 99% no satura, ko mēs šodien radām, jau 3 mēnešus pēc to radīšanas būs digitālajie atkritumi, jo mēs viņus vairs neizmantosim. Bet mums apkārt būs gūzma, neredzamu atkritumu, kas rokas nesmērē, nesmird uz ielām, tā neglīti nemētājās, bet viņi ir, un viņi rada 2 problēmas. Viens ir CO2 izmeši, jo pat jums nevajadzīgu datu glabāšana patērē enerģiju, un tā enerģija ir reāla, nevis virtuāla. Ja dati ir virtuāli, tad enerģija ir reāla, CO2 izmeši ir reāli. Un otrs, jau man pieminētā šī personiskā drošība. Ja mums ir neizmantoti konti, vairāki e-pasti, kuros birst katru dienu simtiem, un es aicinu jūs paskaitīt, cik katru dienu e-pasti iebirst jūsu paskastītē, tad tā personiskā drošība no šīs gūzmas ir ļoti apdraudēta. Atgriežoties pie CO2, un kāpēc es gribu uzsvērt šo, jo arī jūs radiet jaunus pakalpojumus, e-pakalpojumus, apkalpojiet savus klientus, un jums jāzina, ka viens klikšķis ir 0,8 grami CO2 izmešu,
Viena maza mājaslapa gada laikā rada 102 kg CO2 emisiju gadā. Ar šo es neaicinu neražot digitālos pakalpojumus. Ar šo es aicinu lietotāju ērtības, vides un personiskās drošības labad radot pakalpojumus, padomāt, vai katrs klikšķis ir nepieciešams, vai katrs e-pasts vai katra notifikācija ir nepieciešama. Man parasti pirms pasākumiem vaicā, vai es atsūtīšu šo prezentāciju. Nē, es nesūtīšu, jo tie būs 50 grami CO2 emisiju, bet jūs varat šo te saturu iegūt mājaslapā digituvi.lv un iepazīties. Bet runājot par to informācijas gūzmu, ar ko mēs cīnāmies ikdienā, ja, tad katrs no mums tajā personīgo digitālo atkritumu gūzmā iegrimst gan neaizvarot interneta pārlūkas šķirkļus, un tagad paskatāmies uz saviem datoriem, paskatāmies uz telefoniem, cik vienlaicīgi interneta pārlūkas šķirkļi jums ir vaļā. Ja tas viss ražo, patērē enerģiju un rada CO2 izmešus. E-pasti, ko mēs saņemam, bet nelasam, ja mēs nereti piesakamies dažādām atlaižu kartēm, apmaiņā pret savu e-pastu. Daži cilvēki ir speciāli uztaisījuši e-pastu, lai vāktu, lai šo e-pastu iedotu tajos brīžos, kad vajag atlaides. Ja. Padomājam, vai šis viss neveicina arvien vairāk risku radīšanu, arvien vairāk lieka satura radīšanu, jo, ticiet man, atlaižu kartes tiks iedotas arī tad, ja jūs nedosiet e-pastus. Lūk, un organizācijas digitālajie atkritumi ir mūsu krāšanas paradums, ka katram dokumentam elektroniskam ir vēl 3 versijas vai 7. Mans personīgais rekords pirms es pievērsos šai tēmai bija 19 versijas vienam dokumentam, ko es nezinu, kāpēc es glabāju. Sistēma notifikācijas, kā arī liekie e-pasti. Un, par liekiem e-pastiem tā ir vesela tēma uz 20 minūtēm, ko es labprāt jums kādā citā reizē arī pastāstītu. Tā kā esam droši, esam modri, esam zinoši, mācamies, zināšanas pašas no sevis galvā neiekrīt, trenējam savu kibernoturību un digitālo sadarbību. Paldies par uzmanību! Super, liels paldies, Vina, tev ļoti, ļoti interesanti, lai gan es jau biju kaut ko dzirdējusi, kaut kādas tēmas iepriekš, man šeit arī kaut kur, bet tik un tā katru reizi klausoties kaut kas jauns tā kā pieķerās un tiešām ļoti forši. Bet, lai gan mēs mazliet esam pāri laikam, ir daži jautājumi, varbūt 3 vārdos ir iespēja atbildēt. Tātad, vai e-maksas spēs strādāt offline režīmā un ārpus Latvijas, un ja ir slikts internets, un respektīvi tā? Jā, tas uzstādījums ir tāds, ka viņam ir jāstrādā arī offline. Es nevaru tagad ar pilnu pārliecību pateikt, ka tas jau būs pirmajā dienā uzreiz gan online, gan offline, bet tas, ka tam ir jābūt, tas jā. Super, un tad vai tas būs maksas pakalpojums? Šobrīd visi e-paraksta rīki un to integrācijas pakotnes, ko mēs nodrošinām gan valstī, gan komersantiem, ir bez maksas. Mēs ļoti ceram, ka tā tas arī būs turpmāk. Šobrīd cenrādi neveidojam. Un tad pēdējais jautājums, tur es domāju, tas ir jebkurā gadījumā grūti atbildāms, bet kas notiek, ja nozaug telefonu un uzlauž un tiek pie visiem datiem? Tas jau man šeit arī vispār arī, pat ja nebūtu tas e-maks, tāpat jau ir kaut kāda tā sensitīvā informācija katram, un man liekas, tur jau tā. Ja jūsu telefons ir aizsargāts, un ar to es domāju, ka nekādā gadījumā telefona saturam nav jābūt pieejam. Ja jums ir aizsargāts ar paroli, savukārt lietotnes, kuras jūs izmantojat visbiežāk, nezinu, kaut vai tas pats Facebook un visur citur, ir jāveido šī divfaktoru autentifikācija, jo jums var arī ļoti viegli nozagt šos visdažādākos lietojumus. Es neredzu šobrīd strīdāk. Man liekas, ka visus biedē, ka ja nozog telefonu, ka es nesamaksātu vairs varu neko citu izdarīt. Ja? Kādreiz par makiem uztraucāmies, šobrīd par telefoniem. Ja? Bet aizsargājam telefonu, šī ir tā kibernoturības prasme, kas ir jāmāca, jo, diemžēl, es arī dažādos semināros redzu, ka cilvēkiem nav telefona aizsargāti ar PIN kodu, ka faktiski jebkurš, kurš paņem šo telefonu, pieskarās ekrānam
Bet, ja pieskaros ekrānam, pat tieku iekšā, man vēl ir jāzina paroles, ja? Nav jau tā, ka visas aplikācijas ir bez parolēm pieejamas, ja? Tas tik vienkārši tas arī nav. Super! Vēlreiz liels paldies! Un tad dodam vārdu Vitai. Tad Vita, ekrāns ir tavā rīcībā. Jā, paldies, esat sveicināti, un vēlos teikt arī paldies Vinetai par viņas stāstījumu. Tas lika man tiešām aizdomāties, labi, dokumenta versijas, bet ko darīt man tagad ar manu promocijas darbu 16 versijās, kuru šorīt es nodevu izdevniecībai. Laikam pamazām no dažām kopijām būs jāšķirās. Jā, esat sveicināti, mans tātad vārds ir Vita, un es šeit pārstāvu šodien Rīgas Tehnisku universitāti, un kas sadarbībā, vai pareizāk sakot, Latvijas digitālais akcelerators sadarbībā Rīgas Tehnisku universitāti rīko arī dažādas apmācību kursus. Par vienu no tiem es šodien jums pastāstīšu, bet uzreiz tad tiksim galā šo gulēšanu un vienredžiem. Tātad ļoti īsi runājot, mēs zinām, kas ir vienredzis, bet varbūt, lai mēs būtu visi uz vienas līnijas, es gribētu droši vien raksturot sekojoši, ka tā ir organizācija, un ar organizāciju šajā brīdī runāju gan par uzņēmumiem, gan par publisko sektoru, neizslēdzot nekādā gadījumā arī valsts kapitāla sabiedrības un dažādas iestādes, kur ir skaidrs, ir augstas pievienotās vērtības produkts, prece vai pakalpojums, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka šī organizācija domā par tieši to, kā tiek organizēti procesi. Un, kā mēs zinām, biznesa pasaulē, starptautiskā terminoloģijā, to vērtību šim vienredzim nosaka piesaistītās investīcijas privātā sektorā, kas ir virs 1 miljarda. Tiksim galā ar to gulēšanu. Mēs apzināmies, ka mums ir jāvirzās uz vīziju, un mēs zinām, ka tas nav tik vienkārši panākams, ir daudz dažādu zemūdens akmeņi. Un kāpēc ir tā gulēšana? Tā doma ir tajā, ka mums nepārtraukti vuka, jeb zemestrīču laikmetā visu laiku ir jādzēš kaut kādu ugunsgrēku. Arī šobrīd jūs klausoties, risinat iespējams kaut kādus paralēlos jautājumus. Tas, ko mēs šai kursā vēlamies jums tiešām iedot, ir dot faktiski iespēju saprast, kas ir tie nozīmīgākie darbi, kas šobrīd būtu jāveic, lai tiešām uzņēmums šajā mainīgajā laikmetā varētu virzīties vienredžu virzienā. Un kaut kādā ziņā arī Alberts Einsteins, kā zinām, viņam ir dažādas frāzes, un viņš zināmā mērā ar savām frāzēm arī palīdz mums to saprast. Albertam Einsteinam ir tāds teiciens, ka ja viņam būtu uzdevums, un viņam būtu atvēlēts laiks tikai 60 minūtes, lai šo uzdevumu izpildītu vai īstenotu, tad viņš 55 minūtes veltītu, lai šo uzdevumu vai izaicinājumu pētītu, analizētu un atlikušajās 5 minūtēs risinātu. Mūsu kurs jums nenodrošina 60 minūšu risinājumu jebkuriem izaicinājumiem. Tai pašā laikā šodien iepazīstinot ar šo kursu, es vēlos teikt, ka tās atziņas, ko mēs saņemam pašā noslēgumā no dalībniekiem, mūs pārliecina, ka mēs faktiski esam uz pareizā ceļa, un ir atsevišķi dalībnieki, kuri pēc šī kursa tiešām viņiem ir sajūta, ka viņi pavisam nopietni sāk tā vienredža virzienā gulēt. Lūk, stāstot, es gribētu uzsvērt, tātad vēlreiz kurs no mērķa autorijas viedokļa ir gan privātais sektors, komercsektors, bet arī valsts un publiskā pārvalde, gan kapitāla sabiedrība līmenī, gan dažādu iestāžu līmenī, kuriem tiešām ir būtiski panākt produktivitāti. Un tajā brīdī, kad dalībnieki piedalās, viņi, protams, ir gadījumi, kad viņi domā savas struktūra vienības līmenī, bet ir gadījumi arī, protams, ka viņi domā par organizāciju kopumā. Šis kurs pēc būtības ir atvērts arī maziem uzņēmumiem, dažkārt tie ir ģimenes biznesa ar 2-3 darbiniekiem, bet šie procesi pēc būtības ir gana līdzīgi arī pārējiem. Kursu vadam mēs 2 ar kolēģi, mēs esam tandēms, profesionālais tandēms, ko pirms 3 gadiem salika kopā Latvijas IT klāsteris, jeb Eiropas digitālās inovācijas centrs, un mans kolēģis Aleksandrs ir CESU digitālā centra vadītāja vietnieks. Viņš ir ne tikai tehnoloģija entuziasts, bet viņš arī ikdienā, mēs abi esam uzņēmēji, tāpēc mēs ļoti labi pārzinām, ko nozīmē pārvaldīt biznesa procesu, ko nozīmē strādāt ar personālu, ar kolektīvu, jo tad, kad mēs runājam par šīm pārmaiņām vai transformāciju, tad mums ir jārēķinās, ka vienmēr mums ir jārēķinās ar šiem cilvēciskajiem aspektiem. Man savukārt ir gana liela pieredze 15 gadu laikā, vairāk kā 1800 pasākumi, kas ir saistīti ar cilvēku resursu attīstību, ar procesu attīstību uzņēmumos un organizācijās, tāpēc mēs viens otru patiesībā ļoti labi papildinām šajā kursā un esam pārliecinājušies, ja būs laiks, es vēroju laiku, ja būs laiks, padalīšos varbūt ar dažiem tādiem konkrētākiem piemēriem.
Par ko ir šis kurs? Tad tās ir 2 ļoti intensīvas apmācību treniņa dienas. No 9:30 līdz 5:00 vakarā ir jārēķinās, ka ir pilnībā jāiesaistās, un mūsu arī anotācijā kursā minēts, ka ir ieteicams vai nu 2 vai 4 dalībnieki vai pārstāvi no organizācijas. Es arī vēlāk paskaidrošu iemeslu, kāpēc. Bet tas, ko faktiski mēs saņemam, mēs saprotam starp tiem visiem daudzajiem darbiem un tām visām degošajām prioritātēm, kas ir tās lietas, ko varbūt mēs līdz šim neesam pievērsuši uzmanību, bet patiesībā tas ir tāda atslāga vai tāds pamats, lai produktīvi virzītos tālāk. Šajā procesā, kad mēs virzamies uz produktivitāti, ir gana daudz dažādu zemūdens akmeņi, un šī informācija nāk ne tikai no mums kā no pasākumu vadītājiem, bet nāk arī no iepriekšējo apmācību treniņu dalībniekiem, no viņu pieredzes, ko mēs kā vadītāji uzzinām. Un kas ir ļoti svarīgi arī, kā vēlāk jums pieminēšu, mums ir arī saucamās spoguļošanas sesijas, kad dalībnieki savstarpēji apmainās ar savu pieredzi, ar savām idejām, ieteikumiem, un kā jūs vēlāk redzēsiet, ir uzņēmējs, kurš saka, kamēr es stāstīju savu drāmu, tikmēr es pats izdomāju jau 5 veidus, kā atrisināt. Un viena lieta, ko mēs arī novērojam šajā kursā, ka dažkārt vadītājs, vienalga vai tas ir neliels uzņēmums vai salīdzinoši liela organizācija, vadītājs kaut kādos brīžos ir viens no vientuļākajiem cilvēkiem, jo visi no viņa sagaida lēmumu pieņemšanu, viņam šie lēmumi ir jāpieņem, bet tai pašā laikā nevienmēr viņam ir iespēja aprunāties ar cilvēkiem par līdzīgiem izaicinājumiem. Mēs piedāvājam metodiskas pieejas darbā ar kolektīvu, un mēs rādam vai stāstam pieejas, kuras ir būtisks tajā brīdī, kad ir jāmaina mūsu darbinieku attieksme un uzvedība, kas ir viena no grūtākajām sadaļām. Mums ir atrastas dažas labas metodas, ko mēs piedāvājam, to mēs arī izspēlējam. Kā es teicu, mums ir iespēja runāt ar citiem uzņēmējiem, tātad organizāciju pārstāvjiem, vadītājiem, un attiecīgi risināt arī dažus jautājumus arī tagad un uzreiz praktiski uz vietas. Un tas, ko arī šis kurs dod zināmā mērā, ka mēs pārvērtējam līdzinējos pieņēmumus un saprotam, ka kas ir vēl tie mājas darbi, kas mums kopā, mūsu kolektīvā ir jāizdara. Jā, šis kurs var rosināt nonākt arī līdz jauniem digitāliem produktiem, tomēr mūsu līdzinējā pieredze rāda, ka dalībniekiem visvairāk interesē tieši iekšējo procesu sakārtošana un attiecīgi, ja tā rezultātā veidojās kāds produkts, kas ir tai skaitā arī komercializējums, tad, protams, tā ir patīkama pievienotā vērtība. Kas nav šis kurs? Šis kurs nav lekcijas, tikai klausīšanās. Mēs dodam praktiskus uzdevumus uz vietas. Atzīšos uzreiz godīgi, ka starp 2 tikšanās reizēm arī ir 2 nedēļu atstarpe, kad dalībniekiem jāveic ir mājas darbs, un mēs jau pirmā reizē parādām, ko dalībnieki ir secinājuši par mājas darbu pildīšanas jēgpilnību, respektīvi, ka tas noder noslēdzošajā daļā. Ko nozīmē pļavas efekts? Pļavas efekts nozīmē to, ka nereti dalībnieki atnāk ar vienu domu, viņi tā kā izdomājuši, kas ir tas, kas ir nepieciešams, vai nu gulēšanai vienredžu virzienā vai procesu sakārtošanai, bet tas algoritms, kam mēs izejam cauri, viņi secina ārprāts. Man patiesībā ir daudz citas svarīgākas lietas, kas šobrīd būtu jārisina. Un šie jautājumi, ar ko dalībnieki nāk, tie var būt saistīti ar biznesa interesēm, tie var būt saistīti ar personāla attīstību, tie ir ārkārtīgi dažādi, atkarībā no tā, kas kuram brīdī ir aktuāli. Ļaujiet man iedot jums piemēru, jo parasti uzņēmējiem interesē sausais atlikums, ko tieši tas nozīmē. Mums ir piemērs, kas ir balstīts praksē, kas ir aprobēts, ja validēts arī pie pašiem šīs nozares darboņiem, uzņēmējiem. Ir iepmaiņas servis, ir kaut kādi izejas dati, ir kaut kāds izaicinājums, ar kuru iepmaiņas servis, ar ko viņam ir jātiek galā, tad ir sezonalitātes aspekts. Tieši mēs īstajā brīdī arī par to es to pieminu. Un izejot cauri šim algoritmam, patiesībā uzņēmējiem paliek skaidrs, kas ir ļoti konkrētas lietas, izmērāmas, definējamas un praktiski ieviešamas, lai faktiski viņš to savu produktivitāti paaugstinātu par 24,000. Citiem vārdiem sakot, ieņēmumi veidotos sezonā par 24,000 vairāk. Un kas ir interesanti, ka 2 risinājumi, jā, viņi ir saistīti ar tehnoloģiju ieviešanu, tai pašā laikā otri 2 risinājumi ir vairāk principā esošo procesu pārkārtošana un, protams, kas ir svarīgi, darbs arī ar personālu. Tā kā tādā ziņā tas ir interesanti, ka viņi faktiski secina, ka nepietiek ar to, ka
es atnāku un pasaku, tagad būs tā, ja? Man faktiski darbinieki ir jāiesaist jau salīdzinoši agrīnākā posmā. Jo neatkarīgi no tā, vai mēs esam publiskais sektors, valsts kapitāla sabiedrība vai klasiskā nozīmē komerc uzņēmums, mums ir procesi, kuros mēs esam iesaistīti, mēs samērā labi zinām, kas ir tie izaicinājumi, ar ko mums ir jātiek galā, un šis kurs dod izpratni, kas ir tās mūsu prioritātes un kādā veidā mēs to pēc būtības varam darīt. Mūsu šī kursa pamatā faktiski ir tāds Zviedrijā veidots algoritms. Tāpat laikā man gribētos teikt, ka mēs viņu esam ar kolēģi jau šos 3 gadus vadot treniņus. Faktiski mēs viņu esam aprobējuši tieši Latvijas vajadzībām, jo, protams, ka mēs nevaram nokt 1-1 Zviedru un Latvijas uzņēmumu. Un faktiski mēs esam secinājuši, ka tas ļoti labi strādā, un kas ir svarīgi, tas ietekmē arī šī te uzņēmēja, tad dalībnieka domāšanu. Viņš, kā es teicu, atnāk ar vienu domu, bet aiziet pilnīgi savādāk uz tām lietām skatoties, un tās pārdomas, protams, vienmēr ir ārkārtīgi vērtīgas. Šo es atstāšu kā desertu, es vēroju savu laika limitu, un zinot, ka mums ir jānoslēdz laikā, bet katrā ziņā tie ir ļoti konkrētu 4 soļu programma, un ko man gribētos uzsvērt, ka par tehnoloģijām kā tādām mēs patiesībā runājam nosacīti pašā noslēgumā, ja, kad pārējais vairāk ir par biznesa procesu vadību, darbs ar personālu, zemūdens akmeņu identificēšanu un attiecīgi risināšanu. Tātad kopā savalkot, ko es jums stāstīju, tas ir brīnišķīgas 2 dienas, kad mēs varam atnākt, mēs varam kopā ar līdzīgā situācijā esošiem cilvēkiem, dalībniekiem inventorizēt faktiski to vidi, kurā mēs ikdienā strādājam, definēt kritiskos punktus, kuri ikdienā varbūt līdz šim nav tā kā skarti vai risināti, bet viņi ir ļoti būtiski, atlasīt jau ļoti konkrētas idejas praktiski 3 līmeņos. Mums vienmēr patīk šis princips šeit un tagad, kaut kas, ko es varu aiziet un nākamā rītā jau 9 piedāvā darba sanāksmē, tas neprasa resursu, tas prasa vienkārši saorganizēšanu lietas, un mēs uzreiz esam produktīvāki. Vidējais termiņš nozīmē, ka mums tas būs jādara, mēs no tā nevaram izvairīties, bet, protams, tas prasa kaut kādu laiku un plānošanu un arī citus resursus. Un trešais ir tas vienradzis, mums jārisina šīs dienas jautājumi, bet mums visu laiku jāpatur prātā, tas ir tas virziens, kurā mēs dodamies. Un šīs 2 dienas, kur pa vidu ir tās 2 nedēļas, ir tieši tāpēc paredzēts, ka dalībnieki atnes šīs idejas uz savu kolektīvu, pārunā ar saviem kolēģiem, un faktiski nākamā reizē nākot jau ir tādi pat bieži vien prototipa līmenī. Mēs jau esam izmēģinājuši, mēs esam sapratuši, kas strādā, kas nestrādā, mums ir pilnīgi skaidrs, ar ko mēs tālāk dosimies uz priekšu. Pavisam noslēgumā es vēlos tikai pieminēt tiešām vēlreiz to spoguļošanas sesiju, kas ir viena no aktivitātēm pirmajā dienā, kur faktiski mēs apmainamies ar izaicinājumiem, mēs klausamies, nododam pieredzi, un viena lieta, ko es jums minēju, ka uzņēmēji saka, kamēr es stāstu, es jau esmu atrisinājis, bet otrs tiešām ir fantastiski tā pieredze, ka ir lietas, kuras tiešām man liek saprast, ka patiesībā tam ir vienkārši risinājums, varbūt arī sarežģīts risinājums, bet ja es to neatrisināšu tagad, es vienkārši netikšu uz priekšu. Un tas ir tas, ko faktiski arī dod šis viss process. Kāpēc mēs aicinām pāra skaitļa dalībniekus? Tāpēc, ka mēs veidojam jauktās komandas, kas nozīmē, ka jūs atnākot 2 vai 4, jums būs daudz plašāks informācijas lauks, pieredzes lauks, ko jūs attiecīgi šajā procesā varēsiet iegūt. Programma, kā es minēju, ir ļoti intensīva no rīta līdz vakaram. Noslēgumā parādīšu arī datumus. Ja ir sajūta, ka ir interese, saista, bet tā viena diena man īsti nedara, mans ieteikums labāk tad pagaidiet nākamo uzsaukumu, jo šeit tiešām ir svarīgi, ka mēs esam no sākuma līdz pašam noslēgumam. Lūk, tas tā ļoti īsumā būtu viss no manas puses. Katrā ziņā mēs parasti mūsu kursā uzliekam šo te attēlu, ko es redzu kreisā pusē. Es vēlētos visu transformēt ātri un atslēgas vārds bez pārsteigumiem, bet, protams, ka mēs neesam brīnumdari. Tā pašā laikā, ja par piemēriem runājot ļoti īsi, tad mums ir bijušas situācijas, kad atnāk grāmatvedis vai jurists vai nelielas reģionos kafēnīcas saimniece,
un liekas, nu, kā tas mani vispār skar, kādi vienradži, par ko ir vispār runa. Un tajā brīdī, kad viņš šim procesam iziet cauri, viņi saka, bet patiesībā tas ir visnotaļ reāli. Un laika gaitā mums tie dalībnieki tiešām paliek aizvien tehnoloģiju ziņā pieredzējušāki. Mums tikko nesen bija arī dalībniece, kas ir pilnībā digitāli risinājumi viņas pakalpojumā, pilnībā, bet arī viņa atrod veidu, kā viņa var tālāk augt un darboties. Paldies, tas būtu ļoti īsi no manas puses. Ja ir kaut kādi jautājumi, esmu gatava atbildēt. Ja ne, tad došu vārdu nākamajam runātājam. Super, Mīš, paldies, Vita, par mēģināšanu iekļauties laikā un ātri visu pastāstīt. Super, varbūt, ja kādam ir jautājums, droši varat rakstīt čatā vai arī saglabāt manus kontaktus, un tad es attiecīgi nodošu jautājumu attiecīgai personai, un tad sazinātos ar jums. Ko vēl es vēlējos teikt, par cik mums ir ļoti, ļoti mazs limitēts laiks. Es domāju, ka mēs kādu minūtīti pāri būtu plānotajam laikam. Ja jums ir iespēja, jūs droši varat palikt, ja jums nav iespēja un ir jau citi plāni, droši varat atslēgties, bet es varbūt ieteiktu saglabāt manus kontaktus. Attiecīgi, ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar uzņēmumu digitalizāciju, jūs droši varat ar mani sazināties, un es jums individuāli visu pastāstīšu. Bet, attiecīgi, tie, kuri var palikt, es tikai priecāšos. Tātad mēģināšu ātri pārskriet pāri galvenajam. Tātad, jā, kas ir Edita? Tātad mēs esam divi Latvijā, respektīvi Latvijas digitālais akcelerators un IT klasteris. Mēs vairāk nodrošinām tādus pakalpojumus, kas ir attiecīgi jaunu, inovatīvu platformu un pakalpojumu radīšanai. Es minēšu piemēru, lai vieglāk saprotams. Ja jūs, pieņemsim, vēlaties mājaslapu savām vajadzībām uzņēmumu, tad tas vairāk būs pie IT klasteri, bet attiecīgi, ja jūs vēlaties ar šo platformu vai mājaslapu kaut kādā veidā palielināt savus ienākumus un kad jums maksātu par to, lai varētu, pieņemsim, reģistrēties šajā mājaslapā vai platformā vai attiecīgi kā, tad tas būtu pie mums. Ejot tālāk, tātad mūsu pakalpojumi praktiski sadalās trīs lielos blokos. Viens no tiem ir Test Before Invest, kas attiecīgi ir šī testēšana pirms ieguldīšanas. Es neiešu cauri visam slaidiņam, kur ir visa informācija, bet es minēšu to, ka visa informācija ir pieejama mūsu mājaslapā, kas ir lejā redzama digitālatvija.lv un pakalpojumu sadaļā. Bet jā, īsumā, respektīvi, pieņemsim, tāds viens no populārākajiem arī pakalpojumiem ir mentoring programma, kur ir tagad jau notiek. Tad būs arī jauns uzsaukums visdrīzāk pēc jaunā gada, kur attiecīgi tad arī, ja jums ir, pieņemsim, jūs esat uzņēmums, kuram ir ideja, bet varbūt vēl nav skaidra virzība vai risinājums, tad ir iespēja arī izmantot šo iespēju un vairāk ar mentoriem tad saprast, kā jums virzīties uz priekšu, kas jums ir nepieciešams, vai attiecīgi arī, ja jums jau ir kaut kas testēts un jums jau ir tā virzība skaidra, tad arī darbojoties ar mentoriem kopā, tad atkal vairāk kā šo produktu labāk palaist tirgū. Un, jā, tās iespējas ir daudz. Viss testēšanas, pilotēšanas, eksperimentēšanas, jā. Tātad nākamais, tas lielākais bloks ir apmācības un prasmu pilnveidošana, kur arī šeit ir salikti dažādās kategorijās dažādi kursi, kurus ir iespējams apmeklēt, bet tā kā aktuālais apmācību kurs ir pieejams arī mūsu mājaslapā. Nākamajā slaidiņā jūs redzēsiet, jā, tātad novembrim plānotie kursi un arī decembrim. Par cik šis ir gada noslēgums, kursi nav tik daudz, bet attiecīgi jau pēc jaunā gada tad atkal ar jaunu sparu varēsiet
vairāk izvēlēties un skatīties, attiecīgi, kādi ir aktuālie kursi. Bet, ja jūs jau plānojat, pieņemsim, kaut kādas apmācības uz nākamo gadu, tad, protams, jūs varat dot mums ziņu, un mēs jums nodosim informāciju, kāda ir tad nākamie kursi uz attiecīgam laikiem, lai jūs jau varat saulēcīgi saprast un pieteikties. Jā. Un tātad trešais bloks ir finansējuma piesaisti, kur arī, pieņemsim, viens no tādiem populārākajiem pakalpojumiem ir finansējuma piesaisti konsultācija. Pieņemsim, ja jūs līdz galam nezināt, ko jūs īsti atvainojos, ja jūs tieši zinat, ko jūs vēlaties, bet nezināt, ko dabūt un kur pieteikties, tad šis arī ir lielisks risinājums, kur jūs varat pieteikties un kopā ar ekspertu, tad viņš pastāstīs, kādi ir projekti, uz kuriem jūs varat pieteikties. Viss fonā jāpatur, ka tēma ir saistībā ar digitalizāciju un ko es arī piemirstu pieminēt, ka visi mūsu pakalpojumi ir ar 100% de minimis atbalstu. Tas nozīmē, ka nenotiek nekāda finansiāla naudas aprite vai kā. Tas viss ir no de minimis atbalsta. Tā, jā, varam iet tālāk. Tad aktuāls jautājums, iespējams, jums ir, kas tad var saņemt šos pakalpojumus, respektīvi saņemt pakalpojumus var visi, kam parādās reģistrācijas numurs. Šobrīd jaunums salīdzinoši nesen ir arī, ka var pieteikties individuālai komersanti, bet attiecīgi biedrības, publiskās personas iestādes, institūcijas, mazie, vidējie, lielie komersanti, attiecīgi, šobrīd nevar pieteikties pašnodarbinātas personas, bet iespējams ar laiku arī tās varēs pieteikties. Svarīgi ir arī tas, lai, protams, nav nodokļu parādi un sodāmības un tādas lietas, bet tas pārsvarā tie noteikumi ir visos projektos diezgan līdzīgi. Kā pieteikties attiecīgi, tad jums ir jāizpild pieteikumu mūsu mājaslapā. Tad, attiecīgi, mēs tad veicam pārbaudi par, kā jūs minēju iepriekš, par parādiem, sodāmībām un visām pārējām lietām. Tad, attiecīgi, kad tas viss ir izdarīts, tad jūs pildat digitālā brieduma testu, lai tad mēs varam noteikt jūs digitālā brieduma līmeni. Tad, attiecīgi, balstoties uz tās, mēs veidojam ceļkarti. Tad jau tālāk jūs varat nonākt pie attiecīgā pakalpojuma. Bet, kā jau es minēju, varbūt jums radīsies kādi jautājumi vai vispār smalkāk gribēsiet zināt, jūs droši varat pēc tam ar mani sazināties un es jums detalizētāk visu izstāstīšu. Jā, varam iet tālāk. Tātad, attiecīgi, arī šeit jūs varat redzēt mūsu partnerus. Es domāju, baigi ilgi nekavēsimies pie šī slaidiņa, bet arī tādi kā RTU, Helve, Latvijas Universitāte. Jā. Mūsu kontaktpunkti ir visā Latvijā. Kā es vēl teicu, jūs, protams, varat pieteikties savu tuvākajā kontaktpunktā, bet tas nav tik strikti arī, ja jūs esat no Rīgas un jūs nākat pie mums un attiecīgi tā. Jā, varam iet tālāk. Un šeit jūs varat noskanēt QR kodiņu, kur jūs varat tad attiecīgi pieteikties atbalstam. Uzreiz vēlos piebilst to, ka šī pieteikšanās aizņem pāris minūtes, tur nav nekāda ilgā pieteikuma forma, standarta jautājumi, reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tādas lietas. Un arī pat tad, kad jūs veicat šo pieteikumu, tas nav kā tādā akmenī kalts, kad jums uzreiz ir kaut kādas saistības vai kas. Jūs droši varat pieteikties, vēl domāt, vienkārši kamēr jūs domājat, mēs vēl varam veikt šo administratīvo kritēriju pārbaudi, lai paskatītos, lai viss ir kārtībā, un tad jau saprast attiecīgi tālāk, kāda pakalpojuma jums interesē, un tad tādā veidā ātrāk virzīties uz priekšu. Tā, es redzēju jautājumu, tūlīt paskatīšos. Cik ilgs laiks paiet,
no brieduma testa līdz jau projekta līguma noslēgšanai. Tas ir atkarīgs no tā, cik attiecīgi klients atsūta laicīgi visu informāciju un kāda mums ir noslodze tajā brīdī uz vispār ar klientiem. Bet es teiktu tā, ka 2-3 nedēļas līdz mēnesim aptuveni tā. Ja jums ir, pieņemsim, arī vēlme pieteikties kursos, kuros, pieņemsim, kursu sākums jau ir, pēc 2 nedēļām, protams, mēs varam mēģināt ātri visu izskatīt un tādā veidā, lai jūs ātrāk varat arī tad uzsākt mācības. Bet tā, standartā, jā, tas būtu līdz mēnesim. Varbūt vēl kādi jautājumi ir? Jā, šeit ir mani kontakti, jūs droši varat saglabāt. Jā. Jā, cik es saprotu, jautājumi nav, tad vēlreiz paldies. Es ceru, ka bija noderīga stunda. Un, jā, kā jau minēju, ja jums ir jautājumi, droši varat sazināties ar mani. Tad vēlreiz paldies un jauku dienu atlikušo.